skaisti. Nu, Okay. skaistā rudens dienā satikāmies tikai citādāk. Daigiņa ir kur ārā, es kaut kur citur, bet reāli mums sajūtas tā pačukstē, ka mums šodien bišķītiņās ir jāpadalās par ārkārtīgi skaistu lietiņu, ko arī Daiga dara. Un ko arī es daru, bet šoreiz vairāk uzsvars ir uz Daigu. Par skaisto pieskārienu, par Endru pieskārienu. Un bišķītiņās mēs bišķi padalīsimies par šo skaistumu, jo kaut kāds 3 dienas apakaļ man pašai bija tāds moments par to, ka rudens ir arī taču siltumiņa laiks. Jā, un es domāju, nu jā, siltumiņš, daudz runā par siltumiņu, tur siltāks apģērbs un tam līdzīgi, tur tēņas, tur kakao un tam līdzīgi. Bet mūsu rokās taču arī ir siltumiņš, siltumiņš, un ka mēs pieskaramies, un ka mēs glaudam, un ka mēs esam klātesoši, tas roku siltumiņš. Viņš tā prasās tajā rudenī, un ne tikai rudenī, īstenībā ikdienā arī. Un ģimenē, un starp paziņām, un visur, kur tā kā, jā, Rendra pieskāriens, un vispār pieskāriens ir ārkārtīgi vērtīgs. Um, Un Reindrops Lietuvpilsēm pieskāriens ir vēl tāds, kas aizved tādā tā kā interesantā ceļojumā, gan arī fiziski, gan arī tur vēl citādi. Nu, lūk, un Daiviņa arī jau praktizē, īstenībā viņa arī šīs eļļiņas jau zina labu laiku un ir ienākuši viņas dzīvē, un Daiviņu, kā tu pati jūties, gan vispār par tēmu pieskāriens, un arī kā Reindrop pieskāriens tev pašai patīk, bet tā, no dzīves Jā, kā. jā, 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 jā. Tā, mēs ar Inesiju tagad esam sirds atvērumā, jā. Jā, jā. Sirds atvērumā, kuru no sirds, tiešām no sirds uz sirdi vēlamies nodot arī tiem, kas klausās. Un par pieskārienu. Man dzīvē pieskāriens ir ļoti svarīgs un ļoti, ļoti, jā, caur pieskārienu sajūtu, harmonizēju, samīļoju. Un par masāžām, jā, tās ir, tās ir mums vajadzīgas, jo kaut kādā ziņā nomierina, harmonizē, atgriež pie sevis. Un ēteriskās eļļas, vesela pasaule, brīnum pasaule, kuru man šķiet ieteikt iepazīt tik vienam. Un tieši par Raindropu. Raindropu zināju jau sen arī, jā, caur Inesi. Un tas bija pirms daudziem 9 gadiem. Izmēģināju, bet nenoticēju sev, ka es to spēju. Un tā Raindrops un ēteriskās, Young Living ēteriskās eļļiņas nāca ar mani šos 9 gadus kaut kur paralēli, visu laiku saskaroties. Un tad vēlreiz nāca šī Raindropa masāža un kaut kā es saku, skoķetēju ar dzīvi un nevarēju vien saņemties, noticēt, ka es to varu. Bet tad, kad es beidzot saņēmos un izbaudīju un tiku vēl tādā svarīgā uzdevumā arī jau kā pieaicinātais jau palīgos, tad es sapratu, vau, izdodās un ka to var ik viens. Jo šī masāžas veids, šis masāžas veids, tas ir nu, tik draudzīgs, jāsaka, tik nevardarbīgs, tik dziedniecisks un tieši caur šo maigo pieskārienu, kas ir spalvošana. Mija darbojoties ar ētriskām eļļiņām, kā var nonākt tik dziļi cilvēkā, tik tādos dziļumos, tādā enerģētikā un zemapziņā, pat gribās teikt. Jā, ir daudz nestāstīšu, lai paliek tāds mazs noslēpums, bet, teiksim tā, mana pieredze. Man atnāca paziņo šo masāžiņu, viņai tāds kustīgais cilvēks, un kas jau ar sevi ikdienā strādā, darbojās, bet bija ļoti nogurusi. Un tad, kad es viņai uztaisīju šo Raindropu masāžu, pēc tam, kad masāža beidzās, viņa teica, Daiga, es nesapratu, man likās, ka es esmu koks, un man likās, ka man ir zāri, un ka man ir saknes, un ka mana mugura ir tāds stumbrs, un viņa pamodās tik ļoti tāda, nu, harmoniska, mierīga, un tādā, man likās tiešām tādā paplašinājumā, tādā tīrībā atmodās pēc šīs te masāžas. Tā kā tas ir tikai tāds viens piemērs. Pašai man ar Raindropu ir tā, ka man šī masāža dod enerģiju. Ir dažādi, citiem tā iedod līdzsvaru, mieriņu,
Citiem iedod enerģiju, tagad ir tāds moderns vārds būstu, jā. Enerģijas būstu iedod. Jā, precīzi. Citiem ir bijis, kā iznāk varbūt kādas arī tādas sāpītes vai emocijas, bet tas ir atkarīgs no cilvēka. Pīle arī stāsta, jā, tā tas ir. Daba piekrīt. Tātad, draugi mīļie, ja daba piekrīt un apstiprina, viss notiek. Un kāpēc ieteiktu Raindropu arī pamācīties, un tur nav nekāda profesionalitāte vajadzīga, tas ir pieskāriens partnerim vienam caur otru. Kad es biju šajā, jā, bilde, ja šobrīd ir, biju šajā, teiksim, meistara klasē, kur vīrietis 1,85 m un sieviņa 1,50 m ar kādu maigumu, viņš šo eļļiņu ar savām lielajām rokām, bet ar pirkstu galiem, ar šo te spalvošanas metodi, nu, teiksim, viņai uz muguras ievibrējumi likās, vau, ja jūs to redzētu, vīrieši, jūs arī gribētu iemācīties. Jā, cik tas ir skaisti viens otram izdarīt ko labu, un tieši kā Inese teica, tagad jau arī nāk rudens, un mēs lēnām kā daba ejam pie sevis, ejam uz savu iekšiņu. Un reindrops un masāžas un vispār arī tas viss kopā ir tāda skaists ceļš uz savu iekšiņu šajā laikā, kad ārā īsti jau, nu, nav ko darīt. Vēlāk jau novembris, ja, kad tumsiņa sākās, viss saka drūmais laiks, mīļie, padaram šo laiku gaišāku viens ar otru, caur pieskārienu, caur eteriskajām eļām un atvērsies pilnīgi cita pasaule. Nu tālūk. Jā, bet arī vēl fonā vēl viena bildīte uzlikt, kur arī ģimenē, es varu noņemšanos. Jā. Kur arī ģimene, arī šeit tas ir no mūsu ģimenes, arī kur vīrs un meitiņai tājas, kur mēs arī tā kā tās enerģijas tā mainām, ja, kad vīrišķais, sievišķais un arī tad es dēliem. Un arī citreiz mēs kopā, mums ir arī bijuši forši, kuri pāri, kur, kad mamma, tētis, bērnam, arī mums tāda bija pieredze, ka mēs mācījāmies, ka trietā pie viena galda, bet tā ir visa viena ģimene. Var sakot, tas arī fonā viss šis, kur Daigiņa arī bija piedalījusies. Mēs teiksim tā, mēs nākam tādos bariņos, mēs patusējamies par tēmu pieskāriens, bet, nu tā, mazāk runāt, vairāk darīt. Tāpēc, kad iekšējā sajūta vienmēr pateiks visprecīzāk, kas ir kas. Un galvenais ļauties tajā brīdī, eļļiņas pašas strādā, aromāts kopējais, tas kokteilīts fonā. Brīnišķīgi. Viņš ved, viņš tā kā tāds pavadonītis ved visur, kur vajag, un tāpēc ir tā droši. Un tādos mazajos pulciņos tas siltumiņš, viņš tik ļoti jūtams. Tā, kad mēs ar atvērtām sirsniņām, jā, atnākam, varam iedarboties, arī praktizēties, vai vienkārši, nu, ar cikot tālāk, es domāju, neizplūdīsim. Kaut kādu mazu interesi radījām, un, ja tu gribi sasildīties tā, garīgs ar sirdīm sasildīties, tad es laipni aicināts vai aicināt kopā pulciņā, ja Daigiņa pasaka, kuru reģionu tu tur pārstāvi, lai zinu, kur pie tevis var tieks vismaz. Jā, tā tad es esmu Vidzeme, Cēsis, Sigulda, Līgatne. Jā, tas tā kā man tuvākais ir, kur laipni aicināti, ja vēlaties uzzināt, pamācīties, saprast, izbaudīt droši, esmu atvērta sarunai, rādīšanai, mācīšanai. Visu varam saorganizēt un ar mīlestību un pateicību. Jā. Tā kā jā, mīļie, lai top, lai tas siltumiņš ir tālāk, lai tas gan saules siltumiņš, ko mēs vasarā bijām saņēmuši, ja mēs viņu vienkārši nesam līdz saulītes, mums ir mazāk, bet īstenībā mēs jau paši esam tādas saulītes, ja atceramies katrs. Un ja mēs to tā kā atmodinam sevī, tad, ja nemājieties, tad tas tumšais laiks, kas ir kā mums ir tas vēlīnais rudens un agrīnais pavasaris, jā, nu ziniet, nu nav augsti. Tagad sirsniņas ir vaļā un tā viens otru mēs varam sasildīt arī šādi ar ļoti skaistu, jaudīgu, bet vienkāršu tehniku. Un ne tikai šīs. Daigai tur vēl ir ļoti daudz visakā, ko jums rādīt, un ko jūs varat integrēt savā ģimenēs vai vienkārši kolektīvos vai vēl kaut kur. Tā kā paldies, paldies par to, ka ir tāda iespēja, un ka mēs esam tik daudz, kas jau šo praktizē, jā, un vienkārši nesam to tālāk, tā kā, lai skaists, mierpilns, silts rudentiņš, un jā, tā kā došu ziņu Daigai, un tad jau uz tikšanos. Uz tikšanos.